Turbulence. Par tās patieso spēku ikdienā neaizdomājamies, jo tas visizteiktāk jūtams uz ceļa. Tieši ceļa satiksmē turbulences jaudu jūt katrs. Īpaši svarīgi apzināties turbulences ietekmi uz mazākajiem satiksmes dalībniekiem – velosipēdistiem. Tā var beigties ar smagām sekām. Kad velosipēdistu apsteidzam ar tuvu intervālu, papildus turbulencei savu darbu sāk arī stress un bailes, kas var rezultēties ar kritienu. Tā rezultāts var būt ne tikai sasitumi un nobrāzumi. Tāpēc lauzīsim netikumus, nevis kaulus. Ievērosim drošu telpu, drošu, draudzīgu apsteigšanas intervālu. Apdzīvotās vietās vismaz 1 metrs, ārpus tām 1,5 metrs. Tuvāk? Nē.